Reiz kaut kur pie Liepājas, bet varbūt kādā citā pilsētā. Ieradās garāža reaģē pilsētā Pavilostā. Uz hard and heavy. Smags un ciets. Jā, šitā ir otrā diena, mēs esam garāža reaģē. Vēl dzīvi? Jā, vēl dzīvi, vēl paspēlēt varam. Vakar ieradāmies cikos? Kaut kur. Laicīgi. Nu jā, laicīgi. 3-4 normāli. Esam atkal atguvuši spēkus. Bija jau tikko jūrā. Pa viļņiem izrādījāmies pati vēl joprojām. Nu tā. Anģi, vienā vārdā par vakardienu. Spēcīgi. Spēcīgi. Nu jā, Prasīja vienā vārdā. Tu man jāsaka, kods vārds cieti. Cīši labs. Cīši labs. Nē, tas nāk cīši smogs. Es jau skatos, ka tu esi vakar akal. Reku. Sanktimonīgi krēkli, jā, mēs redzējām vakar. Ko es vēl nopirku? Beigās. Uzklāna krēkliņš. Uzklāna krēkliņš. Patērējos. Es nopirku šlipsi. Kur ir? Viņas depustots. Visi, paldies mēdnē. Visi bija pirmās. Vēju pilsēta. Jā, vakar pirmās bija depustūdas, viņš uzreiz, tā teikt, priekš mums atklāja pasākumu. Jums nebijām uz pašsākumu, sorry. Nu, divaliņas. Jā, divaliņas. Tā arī aptvērt bija. Depustūdas maleči nodeva vienkārši, tāda enerģija tur. Maleči vai malacis? Nu, malečes un maleči, depustūdas grupa maleči, teiksim tā, ja mēs tā. Kas tev vakar visvairāk patika? Laikam beigās tomēr Sanktimoni bija. Sanktimoni, jā, es vairāk. Tie, kas bija paši pēdējie. Nu, jā. Husvarma arī bija ļoti spēcīgi. Smagi, labi spēcīgi. Nē, nu visi bija, visi. Lodi Hills arī, viņiem bija bišķi savādāks stils, tā kā var teikt, ka bija tāda dažādība. Jā, es sākumā domāju uz viņiem tādu mūziku ieturēt no konceptiem, bet parāva džeki. Jā. Nu, un kas šodien mūs sagaida, mēs tūdaļ dosimies uz festivālu. Saucam grupas. Journey of the Barnouts. Jā, Pārkals. Skyforger. Nu, tu jau uzreiz pašu headliners. Nu labi, nē, Skyforger nebūs. Rūsa. Skyforger Despicable. Nu? Kaut kas atcēlās. Garu pagrabs. Nu, atcēlās, tiks atcēlās pašveidīgi. Pašveidīgi. Jā. Nu, protams, headlineri šodien ir Debesu kalēji. Jā, Skyforger. Vai kā ir zināms jociņš Skiforger. Jā. Jā, Džeki pa taisno no Ogres, kur vakar bija zibens pa dibenu, un man stāstīja, ka tur esot arī bijis ritīgs zibens. Iesildījām. Mēs, jā, iesildījām. Tas ir reders no Inokentiem. Jā, mēs tas ir noķērām. Un vakardien bija... Jā, mazais pieteikumiņš, kamēr mēs esam Hard and Heavy Pāvilostā, tikmēr Ogrē bija zibens pa dibenu leģendārais koncerts par godu leģendārajam koncertam, kas bija Pērkona tagad izdemolēja vilcienu gadu, tagad no galas neatceros kaut kāds 90 vai tik, nē. 85. Jā. Un jūs sanāk, ka bijāt pirmie? Jā, mēs sākām koncertu. Dambis, viņš arī Inokentija Mārkla vokāla instrumentālā ansambļa vadītājs. Vokāla instrumentālā, pirmā reiz tā dzird. Un viņš arī bija DJs pasākumā. Viņš arī spēlēja starp grupām. Jā, viņš bija, es visu laiku redzēju, DJs Damba. Kaut kāda bija atmosfēra. Protams, ka tas nav 85. vairs, bet cik tas bija par godu tam pasākumam. Bija cilvēki mūsu gados vai jaunieši. Vai tu sajūta tādu kā gaismu tādu? Gan, jā. Tas bija patīkami, interesanti, ka gan 11, gan arī gados. Tie, kas bija toreiz 11. Kas arī bija toreiz uz koncertu. Un vēl tāda sajūta kaut kas...
viņi varētu būt pēc sajūtas līdzīgi tā kā skolas salidojumos un kaut kas tāds, kur satiekās un cīņu biedri. Vai cilvēki nāca priekšā dejot? Jā, mums jau bija uz pēdējo dziesmu bija pat arī... Jā, mošpitiņš jau bija. Šis tasmas Latvijā tomēr ir mainījies, jo cilvēki ir aktīvi. Jā, atcaucieties par to koncertu, tur jau cilvēki vienkārši saskrēja, miliči nebija tam gatavi, bet tā teikt neļāva, bet viņi nevarēja viņus vairāk kontrolēt, tāpēc sākās tāds brīvais gars. Simboliski nebija kāds miliču formā, līdz tā kā... tik cik pie ieejas vai pārbaudīt biļetes. Paldies tev par īsto sarunu. Rekā mums sanāca noķert kādi vēji atpūt uz Pārvalstu. Tas, lai paliek noslēpums. Bet mēs dosimies tūdaļ uz Hardeni Heavy, kur arī šodien būs Skyforger, tie paši mēs arī vakar bija. Paldies un pasaka. Un citas grupas. Dodamies uz festivālu un, protams, lielākais, ko mēs gaidām, ir Skyforger. Sajaucu. Tiekās. Rek ir tā zīme dienas gaismā, kur mēs bijām vakar. Šobrīd viņa nav izgaismota. Arī mēs neesam izgaismoti vēl. Mēs ejam uz festivālu. Apgaismoti drusku esam. Un tā atklāt runāt otrā dieniem festivālu. Baigi gribās mīnst. Reiz mēs noiesim lejā par to kauliņu, un tad mēs tur pačāsim grumiņā, un tad varēs arī mēs parunāsimies, jā, tā. Mēs esam grāžēģēji, mēs esam pačurājuši. Un mums šīs festivālām, jā, praktiski trešdaļa palikusi. Tev liels jautājums, kā Andris tiks festivālā, ja viņš pakā saproci? Man ir 2 dienu biļete. Man vēl ir. Bet Andris domā, saka. Un nav ko dot, es biju peldēties un man haizivs nograuza aprocī. Nograuza aproci. Tāda ir oficiālā versija. Teik, Andris aizgāja savu laimi meklēt. Es viņu filmēju. Viņš vienkārši aizgāja. Festivāla otrā dienā. Skyforger. Festivāla draugus Karīnu un Jāni. Čau, kā jums iet šajā otrajā dienā? Pavisam lieliski. Un čili augsti, bet lieliski gaidām nākamo. Nē, es gaidu, ka tas ir Rūsu un Jā? Es esmu nenormāli pārsteigta, cik te ir kolosāla atmosfēra, cilvēki, mūzika un nav tā, ka es izdevu kādu, es vienkārši es izbaudu. Tāpēc mēs jūs nosaucām par mūsu festivāla draugiem, jo mēs jūs satiekam visos festivālos. Jā, un jūsu albuma prezentācijā. Un tas ir šis mazais draugs. Tas ir Čili. Čili, kuru grupu tu gaidi? Man arī smalēs Tev taču patīk. Veigunam. Likt nāsīt. Es sakiet, vai jums nav tāda sajūta, ka jūs esat kā daļa no tāda vēsturiska momenta, jo šis ir diemžēl pēdējais festiņš šeit un vispār atgriezīsies šeit. Ir tāds
sajūta kāda, kad jūs esat tāda daļa no tāda? Es domāju, ka jā. Asariņa nombris. Asariņa gluži ne, bet žēl, ka šī vieta vienkārši aizies. Es ceru, ka ne, varbūt kāds pārņems, bet gribētos, ka kas vienkārši turpinās šim visam. Jā. Labi, man tās noslēguma jautājums. Kāda Telšu pilsētiņa? Kā dzīve? Ļoti klusa, jā, tiešām ļoti, jā. Neviens nebļaustās? Vispār nēs, jā. Visi izbļaustās jau laicīgi koncertos. Nē, esmu neko tādu dzirdējis. Ļoti klusi, jā. Pat bērni ir ieskat ļoti daudz bērnu, bet visi ļoti prātīgi uzvedas klusi, jā. Vienīgais, kas bļaustās, ir Andris. Andris vienīgais, kas bļaustās. Un vēl Karīna, kas ir savs čilī mājās. Vispār tas mani baigi nepārsteidz, pēc, kad rockmūzikas fani un šitā festivāla apmeklētāji, viņi savā ziņā viņi ir tik kultūrāli, normāli cilvēki. Ja viņi piedzerās, viņi nevien neaiziet, viņi kaut kur nokrīt. Ar ratiem. Paldies jums liels festivāla draugi, ka jūs pabijāt arī mūsu mazajā raidījumā. Un kas jāsaka beigās? Garāža? Reaģē! Un rullē! Nekam uz Skyfodžē piebrauc uz savu busiņu. Jā, tas laikam mazais Latvijas tūras busiņš. Skyfodžē, jūs tikko vakardien bijāt Obrē. Jūs parasti jau Latvijā, tā jau redzēs. Nu, tas tāds iedomāts ir, nu. Bet tagad divās dienās divi Skyfodžē koncerti. Tā vienkārši sagadījās, nu. Bomba! Nu, forši, jā. Mēs esam garāžu Reaģē, un es reāli esmu kuģī. Tas kuģis, kas bija. Es viņu reāli iekāpu. Redz, kuģis. Tur festivāla teritorija. Ha? Stilīgi Fontaine City. Mēs tad izstrādāts aparāti kaut kādi. Kuģis! Pauzīties starp grupām. Var reku uzkāpt. Tikai sos, help me. Paulim gan šeit būtu grūtāk uzkāpt. Nice. Reku visā tā sīga lodziņa. Un kapteiņa Kaīta. Viņš tāds jūrā kādreiz gāja. Stilīgi, nu? Tie spīķuli esot skaļojušies, noskaņojušies. Noskaņojāties. Šitas džeks ar tām sarkanajām stīgām. Tā vēl bungas, daudz bungu. Despicable menedžeri. Sakiet, lūdzu, kāds būs Despicable lielākais koncerts nākamgad? Rock and Ring. Rock and Ring. Lollapalooza. Miljoni. Mēs aizbrauksim. Atdodu kadrā, liels paldies par uzticību. Jūs bijāt brīnišķīgi. Paldies, ka atbraucāt. Paldies jums. Miljoni skatītāji. Paldies visiem. Es gribēju uztaisīt. Rekur arī Rīta mums ir. Mīļa, arī vienmēr sadarbojamies. Bija labi, jā, bija ahujēna. Patīkās, man arī patīkās. Šis bija labs, bija ahujēna. Koncerts ar puņģieris jums zvērs ir.
Loģiski, ka viņš ir svērsts. Maziņš, bet niknis. Ritīgi niknis. Mēs esam noķēruši vienu no saviem aktīvākajiem sekotājiem, Toms, kurš principā no pirmās dienas kopā ar mums varētu teikt. Garāža reaģē un jā, tieši tā, un rulē. Ir komentējis gandrīz katru video. Jā, gan komentējis, ielaikojas, skatījies. Tom, nu kā tev patīk otrā diena Rockmountainā? Ļoti forši. Es esmu diezgan pārsteigts. Par ko? Salīdzinoši ar pirmo dienu, šodien bija diezgan daudz muzikā labākas grupas. Ok. Un kas tev vakar visvairāk pārsteidza? Kūskvārds. Es visu dienu sēdēju uz beņķa, jo spēlēju kaut kāds popmetāls, kaut kāds modernais metāls. Un tad atnāca Kūskvārds. Un tad es izdevu visu savu enerģiju. Visu. Un kas ir šodien? Kas ir šodien tavs lielākais, ko tu gaidi? Vislielākais, protams, ir Scaffolders. Jā. Bet arī gaidu ļoti Rūsu. Jā, Rūsu arī. Jo man ļoti patīk Motorheads. Un klausoties Rūsu, es jūtu ļoti lielu ietekmi no Motorheada. Un es gribu iztrakoties. Labs. Un ceries, ka mums varbūt Scaffolders būtu sanāks. Es ļoti ceru, ka būs vikingu aina. Ļoti ceru. Kā dzīvo tev pilsētiņā? Viss ok? Man sasīt godīgi vai? Ko es ka godīgi? Kā tu vēlies? Tas, kad es no rīta pamodos blakus svešai sievietei, tas ir diezgan bēdīgi, vai ne? Es nezinu, varbūt tas ir labi. Nē, tas ir labi. Bet es biju šokā no rīta, kas pamodos nevis viens. Šitas ir īstu festivāla pieredze. Un iedomājieties, viņi bija manas mammas vecumā. Neieslīgsim detaļās. Paldies par tev atklātību. Un vēl tu vari nodot sveicienus mūsu trešajam kolēģim. Pirāt, tu esi nodevējis. Jā. Garāža bez tevīm nevar reaģēt. Jā. Mēs tagad ņemsim nākamreiz brauc. Mēs ņemsim Tomu tavā vietā. Uz tavā vietā. Garāža reaģē un rulē bez pirāti. Paldies tev, Vecīt, par mazo interviju. Mēs vēl joprojām esam Garāža reaģē un rulē! Spēcīgais Hard and Heavy ir pienācis beigām. Es esmu viens pats garāžu reaģēju, es nezinu, kur ir Andis. Kaut kur ir reklāma fonā kārtojās Scaffolders, viņiem viņš nopietnāk jāpārkārto skatvītas savu lielo grand fināli. Hard and Heavy bija tiešām spēcīgs, superīgs pasākums ar superīgām grupām. Šitādi playlista kopā salikt, es domāju, ka mēs vēl ilgi neredzēsim. Arī cerams, ka redzēsim kaut kur nākamgad garāžu reaģēt.